Nu, tad vēl tas noslēgums, vai ne? Jūs vēlaties saldo ēdienu vai pipariņus uz astes? Es visādi varu ar jums parunāt, ja jums tāda vēlēšanās. Un tad šoreiz būs deserts. Par dabu. Nekā skaistāk jau nav, mēs dzīvojam labākā, skaistākā vietā uz pasaules. Un vakar pār maniem jumtiem es saku paldies maniem miesasargiem, kārtīgam vārnu baram, kurš uz maniem jumtiem neļauj nosēsties nevienai kājai. Tas bija ļoti iespaidīgi, un tas ir katru gadu. Nu, ja vajadzēja, droši vien būtu atvedojuši arī mani vanadziņi un pucīte. Tā tas arī pasaulē notiek. Un mums ir jāsaprot, mēs šeit esam tādi maziņi punktiņi. Vai tad tik slikti būt tādam mazam punktiņam? Cik maz mums vajag? Nu, ja runā par tādu īstu saldo ēdienu, tad ar cukuru aizrauties tā kā nevajag, un tās gatavās lietas pirkt arī nevajag. Bet var jau izcept paši kaut ko garšīgu. Nu, tādu maz pišķiņu, cik var apēst, lai nebūtu otrā dienā jāpārēdās un vēl pēc tam slikti paliek. Nu, jā. Var uzcept ābolu. Var sarīvēt uši, kurī ķirbīt, pielikt mazliet brūkleņu vai dzērveņu zapti, un, ja vajag, kriksīt medu, sajauc to visu kopā ar sarīvētu ķirbīt, ieliek ledskapī, un pēc stundas jums tāds deserts, un nemaz tik dārgi nav. Ja jums ir dārs, tad lūdzu pērciet tās uši, kurī ķirbīšu sēklas, tie ir japāņu tipa ķirbīši. Viņi ir tādi spilgti oranži, viņi ļoti garšīgi, gan zupa, gan ceptā veidā, gan zaļā veidā. Tas ir veselīgi. Tā ir liela oga. Domājat, ka tā gaļa tik daudz ir vajadzīga? Nē, viņi ir vajadzīgi. Protams, ka viņi ir vajadzīgi. Bet ne tik daudz. Un pārēsties vakarā arī nevajag. Un, ja tas holesterīns jums ir stipri pa lielu, tad nevajag ne to krējumu, ne to sviestu un vispār no piena produktiem neko. Tur jau ir tas holesterīns, jo dabā tikai teliņi dzer pienu, buļļu un govs ne. Un pie kā tad mēs piederam? Nu, pie buļļiem un govīm mēs piederam. To visu var uztaisīt garšīgi, lai būtu tā bauda un prieks, nevis pārēsties. Es vakar runāju ar cilvēku, kas ir nokodējies, un tagad bērni viņam pudeles nedāvina, bet konfets. Bet konfets tik daudz ēdot, tā jau arī ir atkarība, un bojājās gan aknas, gan aizkuņu dziedzers. Būtībā tas ir viens un tas pats. Kā jūs domājat, kāpēc Amerikā notiek tas, kas tur notiek? Nu, dzeriet kolu, kur ir kokaīns, kofeīns un cukurs, un tad redziet rezultātu. Kā tad tur ar tām prāta spējām notiek? Viņas vienkārši pazuda. Arī ēdot tos hamburgerus. Nezināmas izcelsmes gaļu ar baltmaizi. Kāda tur ir bauda? Tur ir tikai pilna vaiga. Tas deserts. Varbūt rupmaizīt ar medutiņu. Un tie, kas nevar pienu dzert, tiem nevajag. Un var jau to tēju padzert bez cukura. Tāpat, kā kafijai to pienu un cukuru nevajag. Ja jūs sakat, ka rūgts, tad jums to nevajag. Arī to rūgtumu vajag izbaudīt. Un to sāļumu, tikai sāli pa daudz ne. Bet to sīvumu arī vajag. To pipariņu vajag. Un nepavēlt arī čili liek klāt saldajiem ēdieniem, lai būtu tā garša. Bet kas tad mums te Latvijā notiek? Nu, ja garšvielas, tad sāls un pipari. Vēl vegeta. Nekā briesmīgāk, jo pasaulē nav par vegetu. Dzīvu sāls, garša nekāda. Ko tik nevar uztaisīt? Ja pārvar slinkumu un neiet uz veikalu, bet uztaisa paši. Nu, un tas mūsu mīļais klandrausītis. Citi saka, fuj. Kārtīgs latvietis saka, nekā labāka nav. Un nav jau arī. Tas ir sklandu rausis.
vispār žogu rausis. Un tā ir rudzi, kas dod spēku. Un arī to vienu žogu rausi vajag ēst ar baudu. Galvenais nesteidzoties. Un šodien ne tikai par desertiem runājot un saldumiem, bet par dzīvi runājiet. Rāmi, lēnām, pamazām. Un manam papiņam bija teiciens, ko es tagad teikšu arī jums. Vienmēr to labo galu uz augšu vajag turēt.